Tātad ķeramies pie darba. Es esmu ar paklāju ierāpies gultā, jo viņš ir diezgan milzīgs. Jā, un man nav tik liela galda, lai uz viņa normāli varētu strādāt. Bet es domāju, ka gultā būs pietiekami daudz vietas un būs pietiekami ērti to darīt. Tātad esmu izpētījis pamatīgi instrukciju, izlasījis visu par to, kā taisīt šitos te āķojumus, un visus pārējos arī brīdinājumus, padomus izpētījis. Tātad esmu nolēmis sekot schēmai, kas ir uzdrukāta uz instrukcijas. Tā man būs vienkāršāk strādāt un varēšu izsekot līdz tam, kas man jau ir pabeigts, kas vēl ir jāizdara, un cik kopumā man jābūt garam, augstam, tieši diegu ziņā. Tātad instrukcijā ir parādīts augšā stūrītis, kur sākt, un es esmu sapratis, ka visērtāk būtu sākt tādā veidā no augšas uz leju, jo ir parādīts instrukcijā šitais stūris, un lai man nebūtu kaut kā jāķēpājas pāri baigi pašā sākumā, tad es labāk sākšu no šejienes. Tātad ņemu šito kušķi ar diegiem, pabīdu mazliet ārā, man ir ērti viņus dabūt. Paņemu vienu rokās. Paņemu āķi. Āķim jābūt atvērtam pašā sākumā. Mēs viņam apkārtā plokam diega galu, tā lai viņš ir vienādi apkārt, abi gali sakrīt. Tad ņemam vienu no caurumā iekšā, blakus ārā, uz priekšu, lai āķa mēlīte atbrīvojas. Tad pavelkam atpakaļ, lai tā mēlīte paceļas gaisā. Tad aptinam apkārt mēlītei, iekšā āķī un velkam uz sevi visu darba rīku, lai aiztaisās mēlīte. Šitajā brīdī āķis ir saķēris tos diega galus, ko es turēju ar roku, un tagad viņš vilks viņus cauri pašam sev. Pavelkam un gatavs. Tad mazliet pavelkam ar pirkstiem, lai viņš ir tāds ciešāks, un pirmais gabals gatavs. Uztaisīsim tuvplānu, lai jūs varētu labāk saprast, kas notiek. Tā, ņemam otru rozā, kā schēmā norādīts, izņemam, ņemam āķi. Kur lūk ir šī te mēlīte, kura mums palīdz aizķert diegu un iesiet. Tā, ņemam, liekam apkārt. Lūk, ievietu. Pabīdīšu malā diegus, lai jūs labāk varētu redzēt. Iebīdam vienā. Cauri. Tā, uz priekšu. Pavelkam atpakaļ, nāk uz augšu mēlīte, apliekam apkārt, iztaisam, velkam, hops, un ir. Tā, nu jau 4 diegi mums ir piesieti klāt. Parādīšu vēl vienu tuvplānā. Tālāk iet zaļais atkal. Tā. Adapta. Apliekam apkārt.
Iztaisnojumi, lai ir apmēram līdzīgi. Ieliekam. Iztumjam cauri. Ceram vēlīti, attinam un hop. Gatavs. Un tādā veidā mēs turpinam rindu pēc rindas. Tātad no kopējiem padomiem, ko es varēju izlasīt šeit pamācībā un internetā, ideja ir tāda, ka tiek taisīta viena rinda pēc rindas tā uz priekšu. Nu, saka, pirmā rinda, otrā rinda, trešā rinda. Šeit ir atšķirība tāda no, piemēram, izšūšanas, ka atsevišķie dzīvu gali nekarājas nekur, un būtībā katra rūtiņa, kad tiek iesieta pati individuāli, un tādējādi to var diezgan ātri arī apgūt, bez jebkādām mocībām. Piemēram, izšūšanā tiek teikts, ka arī jāšuj viena rinda, bet schēmas parasti ir ļoti sarežģītas, un tur var sanākt, ka blakus esošajās 20 krustos, ir kaut kādas 8 krāsas. Un tad pēc pareizās tehnoloģijas jums būtu katru reizi, kaut vai tā būtu viena rūtiņa, viņa būtu no sākuma jāpiesien, un tad pirms krusta, un tad jāpiesien atkal pēc krusta. Un tādā veidā tiek zaudēts ļoti daudz diegu un tērēts milzums pacietības. Bet šeit tas ir viss vienkāršāk, ļoti vienkārši darbarīgs, ar to ļoti viegli var apmācīt arī bērnus strādāt, tāpēc būtībā liela daļa rietumos, piemēram, YouTube'ā, ja paskatās, tad diezgan daudz bērnu ar šito tiešām nodarbojas, jo tas ir tāds vienkārši iesācēja hobijs. Neprasa īpašas piepūles, arī īpašas finansiālus līdzekļus arī neprasa.